Kas tad īsti ir neirografikas algoritms? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāds no tā ir labums? Par to šajā video. Mani sauc Rita Zālīte. Esmu certificēta transpersonālās psihoterapijas speciāliste un psiholoģijas jomā, lielākoties ar mākslas metodēm, arī sistēmiskiem sakārtojumiem. Es darbojos jau vairāk kā 20 gadus, un 7 gadus esmu arī neirografikā, sākotnēji kā neirografikas speciāliste, un kopš 2020. gada arī kā neirografikas instruktore. Man ir tiesības arī mācīt citiem, kā zīmēt, ne tikai pavadīt šajā ceļojumā individuāli un grupās. Tātad neirografikas algoritms, tam ir 8 soļi, un šis algoritms ir domāts, lai ievadītu neirografikas procesu, jo tā ir vairāk nekā tikai zīmēšana. Neirografika lielā mērā ir gan apzinātības prakse, pašrefleksija, saruna ar sevi, kas ir bagāta ar atklāsmēm, un, protams, tā laikā top arī zīmējums ir kāds estētiskais rezultāts, ko mēs iedodam smadzenēm, kā vēstījumu, lūk, bija šādi, gribu šādi, šādi ir skaisti, veido mana dzīvi ar tām atklāsmēm un ar to, kā es vēlos un pie kā es esmu nonākusi vai nonācis šī procesa rezultātā, kā sava vēlamā redzējumu par savu darbu tēmu. Tātad pirmais solis neirografikas algoritmā, numur 1. Tā ir darba tēma. Katram darbam ir tēma. Mēs viņu parasti formulējam pozitīvi, kā kaut ko vēlamo, piemēram, tur labas attiecības ar kaimiņu vai ienākumi virs tik un tik, vai es kā pašrealizēts cilvēks, laimīga sieviete, vai kāda ļoti konkrēta tēma, piemēram, plānojot ceļojumu, mēs arī varam likt lietā neirografiku, lai mūsu ceļojums veidojas labi, vai meklēt dzīves vietu jaunu, veidot attiecības un tā tālāk. Ir ļoti daudz praktiskas, reālas tēmas. Ir arī daudz pietiekoši tēmas, kur mēs varam iet ar neirografiku, kas ir arī par personību, savām iekšējām sajūtām, par kādām tādām plašākiem apziņas stāvokļiem, kuros mēs varam nonākt un ieraudzīt lietas citā gaismā. Te ir daudz variantu. Lai šo darba tēmu, lai viņā mēs tiešām sajustos, bieži tiek lietot tāda neirografikas metode 20 vārdi 2 minūtēs. Tas ir minimums, tie 20 vārdi 2 minūtēs. Metode ir domāta, lai aktivizētu mūsu smadzenēs neironus, tos, kas atbild par šo tēmu, un mēs rakstam vārdus ļoti ātri, maksimāli ātri, neapstājoties, nedomājot, tādā brīvā plūdumā aktivizējam gan apziņu, gan zemapziņu par šo tēmu. Otrais punkts ir kompozīcija, un atkarībā no tehnikas, ar kuru jūs strādājat, te būs tādi 2 pamatvarianti. Ja tas ir mīļotais populārais ierobežojuma noņemšanas algoritms, ko lielākā daļa neirografikas praktiķu, arī instruktoru visvairāk lieto visas dzīves garumā savu tēmu risināšanai, tad, ja tas ir ierobežojuma noņemšanas algoritms, kompozīcijas sākums vienmēr ir izmetums, tāds aktīvs zīmēšana, dažu sekundžu laikā savas emocijas uzliekot uz papīra ekspresīvi. Pie citām metodēm kompozīcija veidojas ļoti, ļoti atšķirīgi, ļoti dažādi. Šeit ir dažādas formas, secības, ir arī neiromandalas, ir dažādas ģeometrisko figūru konstrukcijas, kur šīs kompozīcijas top ārkārtīgi atšķirīgos dažādos veidos. Simtiem un, es teiktu, tūkstošiem veidu, kā tas var notikt. Trešais punkts ir saistīts ar apļošanu. Tātad neirografikā mēs izmantojam līnijas, kuras ir neirografiskās līnijas, ir Piskareva līnijas, nosauktas metodas autoram Pāvēlam Piskarevam par godu.
Un šīs līnijas, lai arī viņas pašas ir pēc definīcijas, ka viņas neatkārto sevi nevienā vietā, viņām nav asuma, tās ir tādas plūstošas dabas līnijas, nu, līdzīgi kā man te ir koku zari fonā, mainīgas, plūstošas un neatkārtojas. Pat ja līdzīgi līkumiņi, viņi nav nekad pilnīgi vienādi, jo dabā viss tā ir veidots, un šīs līnijas ir bioniskas, dabiskas, un tieši tāda tipa līnijas ved uz risinājumu. Tad, lūk, lai arī mums darbā ir aplīši, varbūt citas figūras un šīs plūstošās līnijas, viņām ir asi krustojumi. Un nērgrafikas princips ir par apaļošanu, nogludināt asos stūrus. Nu, pārsvarā, es teikšu, pārsvarā neiet uz konfliktiem. Ir tehnikas par mērķi sasniegšanu, piemēram, kur ir asi trīs stūri un kur tiek pieļauti arī šie asumi. Bet pārsvarā mēs ejam uz to, lai nogludinātu šīs vietas, un ir īpašs veids, kā mēs apaļojam šos stūrīšus, harmonizējam to, lai šo dažādo enerģiju satikšanās, un katrā līnijā ir sava enerģija, katrā figūrā ir sava enerģija, lai šo enerģiju satikšanās notikt maksimāli harmoniski, lai tās bagātinātu vienu otru, nevis konfliktētu, konkurētu vienu ar otru. Ceturtais punkts ir saistīts tātad arī tāda integrācija, kur ir divas apakšsadaļas. Pirmkārt, mēs sākam pamanīt, ka vispār ir fons, ka ir ne tikai mūsu figūra, mūsu tur emociju kamols un mūsu vēlmes, bet ka vispār ir fons, kas ir apkārtējā vide, citi cilvēki, resursi, un mēs ar līnijām apgūstam arī vispār šo teritoriju un izpētam to, un arī kļūstam mazāk centrēt uz es un mani, un tikai mans viedoklis un mana ideja, bet mēs pamanam arī to, kas vispār notiek apkārt, un tas ļoti bagātina, un tā līdzsvaro visu šo tēmu, mēs tādas pārmērīgas spriedzes. Un sekot ceturtajā punktā, arhitipēšana jeb krāsu ielaišana darbā. Mēs ļaujam ieplūst krāsām, kas ir tādas saistītas ar pirma elementiem, stihijām, tādām pavisam lielām enerģijām, kurām mēs atļaujam, varētu teikt tā, kurā mēs atļaujam ienākt mūsu tēmā, kurā mēs jau esam izdarījuši no savas puses visu, ko varējuši. Mēs esam veidojuši kompozīciju, pateikuši, ko gribam, mēs esam nogludinājuši asumus, pamanījuši, ka vispār apkārt ir vēl kaut kas, izņemot mūs pašus ar mūsu lielo ego. Un šeit mēs ielaižam krāsas, kas sakārto vēl pa savam visu šo ainu kopā. Un krāsojot ir viens pamatprincips, kā ne mazāk kā divi blakus esošie gabaliņi ir vienā tonī, bet parasti tās ir figūras vai līniju plūsmas, vai gan viens, gan otrs, kuras tiek krāsotas vienā krāstonī. Runājot par krāsošanu, it īpaši pēdējos pāris gadus, kā krāsošanas materiāls nērgrafikā oficiāli atzītais, tie ir tādi teksta izcēlēji, tā tūlīt paķeršu kādu, kas man ir pazudot, atrados. Tie ir šie te teksta izcēlēji, kad es saku, tie ir šāda tipa rakstāmie, krāsojumie, ar kuriem mēs darbojamies, ir marķieri, ar kuriem tiek veidot kompozīcija, un teksta izcēlēji, ar kuriem tiek krāsots. Es gan sāku nērgrafiku vēl tajā laikā, kad mēs daudz izmantojām zīmoļus, un atzīšos zīmoļu, krāsu zīmoļu vēl aizvien ir man ļoti mīļš mākslas materiāls, bet, kā minimums, kā pamat līdzeklis mums ir šie teksti izcēlē. Tā ir tieši šīs metodas specifika, specifiskais mākslas materiāls, ar to strādāju. 5. punkts - lauka līnija. Esam izdarījuši visu, ko varējām. Es teiktu, kādēļ es ļoti mīlu nērgrafiku. Nērgrafika ir arī transpersonāla metode, izņemot to, kas ir mūsu apziņā, zemapziņā, un kolektīvajā apziņā. Te ir stāsts par kaut ko lielāku, kas ir tāds virs manis kā viena individuāla cilvēka, ka es ar to kontaktējos. Un lauka līnija ir tāda, šīs līnijas var būt viena vai vairākas,
Arī tās ir neirografikas, kas un plūstošas, tās ir noteikti izteikti resnākas līnijas nekā pārējās. Lūk, tā kā atkal man fonā man ir koks, tur ir lielie zari un ir mazie zariņi. Tad lauka līnijas ir kā lielie zari, jo, nu, zīmējumos mums ir principā 3 tipu līnijas - tievas, vidējas un resnas, tad lauka līnijas ir tās resnās, ļoti pamanāmās līnijas. Varētu teikt, pat, ka tā ir tāda telegramma radītājam, kur mēs sakam, nu, es izdarīju visu, mēs vēršamies pie kaut kā lielāka, augstāka, vai tas ir tavs virsēs, vai kā, nu, kuram pēc viņa pasaules uzskatiem, palīdz ievies, lai ienāk šeit arī ar šīm lielajām plūsmām, lai sakārto, lai savāc to tās visas izkaisītās lietas un noliek visu īstajās vietās un bagātina ar enerģiju, un viss var notikt. 6. punkts - fiksācija. Tā atbild uz jautājumu, kas šajā darbā ir galvenais, kas ir. Tā būs droši vien kāda figūra. Parasti tā ir figūra, kuru arī mēs iezīmējam ar tādu trekno līniju. Vēlams, ja tā ir viena, jo tad ir vienkāršāk, ja viens ir galvenais. Ja jums zīmējumā būs 3 galvenās lietas, tad tā kā uzreiz radīsies dilema, kura no tām tomēr ir galvenāka no šīm lietām, jo visas vienlaikus nevar būt galvenās. Un tad tā kā ir jau nianses rodās, bet tā tad ir šī fiksācija. 7. punkts saucas stilizācija. Un mēs paskatāmies uz šo zīmējumu, ko redzam savā priekšā. Tas ir tāds estētisks jau darbs, jo neirografikas viens no principiem ir arī, nu, ka tas, kas ir skaists, tas, prātam, nu, es tās šobrīd savā brīvā interpretācijā, tas, kas ir skaists, tas patīk prātam un tas tiek pieņemts izpildē, un skaistās lietas ir labas lietas. Tad, lūk, mēs šeit piestrādājam pie zīmēm, lai viņš priekš mums, priekš paša autora, izskatītos tā, ka ir skaisti, ir labi, man patīk, un darbotos ar viņu, darbojamies šādā veidā. Varbūt kaut kur tiek kāds, nu, košāki akcentiņi pielikti, vai kāds tonītis pamainīts, vai kādām līnijām pārietis pāri, vai pamanīts kaut kāds vēl nenopaļots stūrītis. Tātad tiek uzpucēts, piepucēts šis darbs, tiek estētiski izveidots tāds, lai tu pats skaties, un domā, jā, tā ir labi, tā man patīk, es gribu šo. Un 8. punkts algoritmā, tēma 2.0. Mēs atgriežamies pie tā, par ko tad es zīmēju, ko es esmu sapratis. Tā ir tāda refleksija par to, ko es sapratu, kas ir galvenās atklāsmes, kādi ir galvenie secinājumi par šo tēmu, kādas ir varbūt jau man radušies padomi un jaunas idejas, ko es varu darīt, kā es varu risināt. Jo neirografika nebeidzas ar zīmēšanu, pēc tās ir arī kaut kas jāsāk darīt. Tomēr ir arī pašam jādara. Bet sākotnēji mēs dodam virzību ar šo zīmējumu un paši sev tiekam skaidrībā, ko tad īsti es vēlos, kā es gribu tur justies, kā tam visam būs būt un uz ko es gribu iet. Lūk, un šeit varbūt rodas arī tēmā 2.0 idejas par to, kā par kādu tēmu varētu būt nākamais darbs, jo, nu, šo te slānīti izstrādājot, mēs varbūt pamanam, bet ir taču vēl tas, un tur man īsti nav līdz galam kaut kas skaidrs, un tā tad virzamies tālāk. Paldies par uzmanību, un lai brīnišķīga, auglīga zīmēšana!